Ir kādas kļūdas arī no valsts ieņēmuma dienesta puses, gan uz deklarāciju ievadīšanu, piemēram, gan uz to pašu summu novirzīšanu, maksājumu novirzīšanu. Tur varētu būt arī kaut kādas neskaidrības. Ja uzņēmums apskatās EDS-ā, viņam tur nodokļu parāds rādās viena summa, publiskajā datubāzē ir cita summa. Tur savā prezentācijā jau bija iekļauts, kas tad no tām parādu summām iekļaujās tajā parādu kopsummā, kas parādās publiskajā datubāzē. Savukārt EDS-ā ir mazliet cits algoritms, kā tiek aprēķināts šī parāda summa, tātad tie cipari nesakritīs. Par to 100 lapu slieksni runājot, vidām jau principā ir viena alga. Mums jau ir, vai mēs publiskojam no 100 latiem, 200 latiem vai no 1000 latiem. Mums jau tas, tur datubāzes darbība varbūt maina tikai. Mēs varam publiskot arī no pirmā lata. Šie 100 lati likumā tika iekļaut nodokļos un nodevās, domājot ar sasaisti par grozījumiem publisko iepirkumu likumā. Tad tās izziņas, kas ir visvairāk vajadzīgas šiem te publiskajiem iepirkumiem, ar to, ka arī tajā likumā būs šis 100 latu slieksnis ielikts, tātad, ja nav parāda lielāk par 100 latiem. Diemžēl šie te grozījumi publisko iepirkumu likumā mazliet ir aizkavējušies, šī te parādnieku datubāze ir aizgājusi pa priekšu. Tas ir viens no iemesliem. Savukārt par to, cik tam parādu slieksnim jābūt lielam, droši vien, kad tiks uzklausīts šie te uzņēmēju asociācija viedokļi, lai saprastu, kas ir tas pareizākais rādītājs, kāds ir jāieliek šajā parādnieku datubāzes publiskošanas slieksnī iekšā. Un tad jau viss arī pārkārtos to savu datubāzi, mainīs algoritmu un publiskos no tādas sliekšana, kāds būs noteikts likumā.